Zemeslode ir interesants veidojums, taču cilvēku prātam vēl aizvien tā īsti nav saprotama. Vilkdami meridiānus un paralēles, cilvēki ir mēģinājuši pētīt nesaprotamās lietas, tā saucamās mistiskās paralēles, kur pazūd kuģi un arī lidmašīnas. Taču vēl neizskaidrojamāks ir pats cilvēks. Viņi caurstrāvo meridiānu enerģijas. Kas ir šie neredzamie meridiāni, jums palīdzēs atklāta bioenerģētiķe Stela Dreiže. Viņa jau 30 gadus skenē cilvēku čakras un ir izstrādājis savu īpašu dziedināšanas sistēmu, kuras noslēpumu balstās ķermeņa meridiānu labirintos. No acis uz aci, no spoguļa uz spoguli, no piramīdas uz piramīdu, zirneklīts tīklu tin, kurš nokļuvis tīmeklī, mīklas min, zinātnieki un gaišreģi, magi un pareģi, akmens pie akmens, acs pie acs, pie stara stars, apslēptais iznirst no visuma dzīlēm, nezināmais top nojaušams. Stela Dreiže sevi sauc par biostezioloģi. Viņa ir certificēta profesionāla bioenerģētiķe, studējusi bioloģiju, bioķīmiju un medicīnu. Strādājusi Bioloģijas institūtā, bioķīmiskajā laboratorijā, kur pirms 30 gadiem atklājusi savas dziednieces spējas. Padomu laikos pat tikusi nosūtīta uz Almatas centru, kur pārbaudīja cilvēkus ar īpašām spējām. Savā praksē pielieto akupunktūras mikrometodi – suģukterapiju. Ja tu gribi palīdzēt otram, tev jāmīl viņu. Bet ja tu nemīli sevi, tu nevari palīdzēt arī otram. Tāpēc, ka tu nezini, kas ir mīlestība. Un lielākā daļa, ja prasa cilvēku, vai tu mīli sevi, viņš aizdomājas. Lielākā daļa cilvēki nemīl sevi. Viņi neapmierināti ar sevi. Tad, kad cilvēks sāk mīlēt sevi, sāk attīstīties, tad arī slimībās atstums no viņa, nebūs pie viņa. Ja? Tāpēc lūkšanas, ko es parasti dodu cilvēkam katram, tā ir meditācija, tā ir saruna ar Dievu, tā ir psiholoģiskais tāds saruna ar sevi. Viņa arī ietekmē cilvēka pašapziņu. Viņa ietekmē arī cilvēka saistību ar to neredzamo pasauli. Enerģija nāk no augšas, tad no kosmosa, nāk iekšā caur šo čakru un tad pavisam čakram. Čakras tā ir enerģija, tā ir energoinformatīvi centri, viņi griežas. Viņi griežas ar konkrētu ātrumā un pāriet pakāpeniski visu tā enerģiju uz leju, tad atkal uz augšu un tā kā perpetuum mobile cilvēki dzīvo. Tad čakras tā ir primārais termiņš. Problēma ir tā, ka lielākā daļa cilvēki neredz viņus. Viņi ar parastu redzi nav redzami. Ja? Un ja mēs neredzam ar parastu aci, varbūt ir, varbūt nav, zinu kā. Bet viņi eksistē neatkarīgi no tā. Redzam mēs, neredzam, viņi ir. Tālāk, tā kā fizioanatomiski ķermenī nāk asinsvadi, arterijas vēnes, tad šeit no čakras iet kanāli un meridiāni, pa kuram tek enerģija. Tā ir starpība, bet viņi arī nav redzami ar parastu aci.
Bet katrs kanāls atbild par konkrētu organu vai sistēmu. Vienmēr primāra problēma saslimšana sākas šeit. Čakra un pēc tam šeit. Andrim ir cukura diabēts. Pirms seansa pie Stēles Andris nosaka cukura līmeni asinīs. Šoreiz tas izrādās ir augsts – 17 vienības. 17, ja? Tagad, ko mēs darīsim? Tagad es schematiski uzzīmēšu. It kā ķermeni. Apzīmēšu vietas, kur atrodas čakras, schēmatā ir. Un tagad noskanēšu tavu situāciju, tava ķermeni. Kā kompjuters to var darīt, ja dot viņam programmu. Cilvēks arī var darīt. Pamatā kompjuters, tā kā kibernetiskā daļa no cilvēka, ja? Tā, tagad skatīsim. Es nesaprotu, ja viņi ir ļoti daudz vaļā, ir slikti, ja viņi pilnībā ciet, ir slikti. Arī slikti, jā. Kur tad ir tas vidusceļš? Vidusceļš ir jābūt tā, ka viņi jābūt visi vienādi, harmonizēti, ja. Viņi apmēram, ja skatīt uz schēmu, viņi jābūt, apmēram būt tāda izmēra visi, ja. Ķermeni iekšā. Tāda veida viņam jābūt. Tad viņi harmoniski un cilvēkam fizioloģija viskārtība, nav nekādas problēmas. Tātad Zemē ir 2 pūli magnetiski. Ziemeļu, dienvidu. Dabai tāpat, cilvēkam tāpat. Ir speciāli magneti tādi, viņi domāti akupunktūri tādi, maziņi medicīniski magnetiņi, ar kur mēs mēģināsim tagad kaut ko mainīt. Tagad strādāsim uz šo čakru, uz apakšu. Tu sēdi ērti. Es strādāšu šeit virtuāli. Bet tu klausies sevi. Vai tev kaut kas mainīsies? Ja? Mierīgi sēdi. Nepātrinās puls, ne? Kā nē. Varbūt mazliet, jā. Es redzu, kā tev sirdi izmaiņās ir. Kā ir ar sprandu? Smagnēji. Smagnēji. Pieras daļa, jūtīgā. Jā, šeit es kaut ko ļoti jūtu. Laba puse tu jūti, jā. Šeit. 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 Jā. Šeit sapīgs ir. Tagad mēs uzliksim uz to punktu, kur tev ļoti sapīgs. Dzīvu seklu. Tad mēs turēsim, tas asumiņš mums uz pirkstu galu, ja? Un piestiprināsim tad. Jūti? Tā, tad te vieglāk būs masēt. Tagad ar pirmo čakru apakšēju, viņi arī tieši projekcijas no mūsu nieriem. Viņi ir sāpīgi, tāpēc, ka tur ir problēmas nieriem, ja? Tad tu šeit spiedieš, elektromagnetiskas vilnis aiziet līdz nieriem, dot viņam enerģiju, un tur, ja tu uzmanīgi paklausies, paliks silti. Tāda veida. Tev tāda vēl nebija dzīve. Tagad, kā tu jūties tagad? Viss normāli? Labi. Tā arī man interesanti. Paskatiet, kā būs. Pēc Stēles seansa cukura līmenis Andra asinīs nokritās par 4 vienībām. Tomēr, ja? Labi. Progress. Lūdzu. Cik skaisti. Siltādi? Jā.
Pēters ir profesionāls sportists. Pirms atbildīgām sacensībām viņam sāk sāpēt mugura. Ārsti Pēterim nespēja palīdzēt, bet Stela zināja, ko darīt. Viss kārtībā? Pamēģini piecelties un salikties. Ja? Tā tur ir. Jā, viss kārtībā, nesāk? Aha, labi. Tā kā man bija tādas problēmas ar muguru, es domāju, man viss kaut kas bija nācis, kāpēc gan nē, jāatnāk jāpamēģina. Atnāca pirmo reizi tādu, īpaši sākumā negribēju tam ticēt, bet, pirmām reizēm, kad man tādas sajūtas parādījās, tad domas krasi mainījās. Kādas tās bija tās sajūtas? Bija tā, kad es strādāju ar magnētiņiem, strādāju uz tām vietām, punktiem, sēdēju un prasu, kādas sajūtas būs, kaut kas mainīsies un stāstu. Sēžu, domāju, kas tur notiksies, kaut kur vai kaut kas traks vai nē, sēžu, gaidu, un pēkšņi tāds muguru kaut tur, kur tā sāpe bija, tāds siltums izplūda pa visu mugurkaulu, un es tādu, wow, tā kaut kā tādas nebija gaidījis, ka tā varētu notikties. Un tā arī aizgāja, pirmās reizes atnāca, tad jā, tas siltums bija, un vēl tad nepalīdzēja. Pēc tam trešajā seansā jau bija, trešajā atnāca, paspaidīju uz rokas kaut ko izdarīju, tā kā pieliecies. Piltus nesāp vairāk. Es gribu, nē, bet nesāp vairāk. Stela studējot medicīnu, praksē ir bijusi arī psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kur pacienti balansē uz realitātes un nerealitātes robežas. Kādreiz savu praksē, kad es mācījos tieši medicīnu, mums bija praksi psihiatriska slimnīca. Un katram, protams, jāraksta pa katru slimnieku, kas ir dots, vēsture, anamnēze. Man bija arī pacienti. Viņi bija šizofrēnija no 18 gadu vecumā, un viņi pastāvīgi atradās slimnīca ļoti bieži. Un visi iet pie saviem pacientiem, man arī jāiet, jāprasa viņu konkrēti dati. Es pie viņa eju, viņi skrien no manim. Es atkal nevaru neko uzzināt no viņa. Es pie galvenā ārsta, pie nodaļas vadītājas teicu, es nevaru neko paņemt, nekādi dati. Viņš viņu pasauc. Viņa кревиски runāja, Лена tāda. Viņš teica, Лена, почему ты доктору не хочешь себе рассказать? Un tā Lena pa sekretu doktoriem teica, ka viņa iekšā dzīvo velns. Un velns viņa teica, ka ja tikai viņa pietuvināsies pie maniem, viņš viņu nogalinās. Tātad, ko es gribu ar to teikt? To, ko viņa redz, psihiatrija saucams halucinācijas. Bet īstenībā, ja mēs pieskaramies pie tās pasaulē, tā ir realitāte. Tā ir tikai cita dimensija. Un viņai smadzenēs iegāja gars, var teikt ļaunas gars, kurš rada viņu visu to. Un viņa izjūt, ka man cits gars, un tāpēc viņa man bēg prom. Tā ir it kā no vienas puses slimība, no otras puses realitāte.
Elizabetes kundzei no ķirurga skalpeļa izbeigta stela palīdzēja jau pirms 24 gadiem. Tagad atkal viņa meklē glābiņu, kad citur tas nav rodams. Спокойно, а вы не нервничайте. Так, вот эта чакра, она очень интересная. Здесь находится чакра. Здесь же у нас находятся точки мочевого пузыря. Здесь же у нас находится и кишечник. Здесь очень много точек соответствия. И проходит основной меридиан. Определенная пульсация. Поскольку чакра – это энергия. Вот сейчас ощущения могут быть где? Может быть, какая-то тяжесть в голове появится и более ясная станет. Ушла уже лобная часть. Нету сейчас тяжести? Немножко Еще вот осталось. в эту правую бровь. Ага, еще есть. Ладно, подержим. А сейчас концентрируется где-то у вас боль? У вас она была более расширенная? Она с двух сторон. С двух сторон. Сжимала. Так, а сейчас? С двух сторон или где-то в одном месте? С правой стороны. Сейчас только справа. То есть она как будто переместилась? Позвоночник. Да. Хорошо. А тот раз, помните, когда у нас было где-то 20 лет назад, тоже были проблемы же тогда у нас с этим щитовидкой-то? Ну вот я тогда не ощущала ее. Вы тогда не ощущали, но проблемы были, да? Господи. Да. Какие проблемы? У меня ноги, я подниматься в автобус не могла. А, ну вот так. Ну, Напе- все-таки да. тогда получилось. Мы что же долго работали с вами, и все прошло у нас. На 20 лет, да? Да, 24. На 24 года, да. Да. Тоже хорошо, да. Так, и вот мы медленно-медленно начинаем двигаться по этой схеме Мгм. и прислушиваемся к своим ощущениям. Вот этого я не могу научиться. Вот, это надо очень хорошо. Ощущение. Да, надо очень хорошо научиться слышать себя, потому что Мгм. организм, он всегда, у нас очень умный организм, и он всегда говорит, где у него есть какие проблемы. Смотрим здесь ощущения. Нет. Не так болезненно. Так, вот здесь. Больно. Здесь больно тоже. Так, ставим, значит, желтый полюс магнита к пальцам. И это обязательно нам нужно таким образом обязательно сохранять направление. Мгм. Так, и вот он стоит здесь и продолжает работать на те узлы, которые мы сейчас Так, уже... сколько будем держать? Час вы держите, Час. да, И можно переставлять и сюда? переставлять на это. Мгм. Да. Мгм. Как вы себя чувствуете, Элочка? Нормально. Хорошо. Состояние такое, что... Ну, я готовилась к одному, к концу. Мне 77 лет уже, поэтому уже готовишься. А тут вот я смотрю, что она мне помогла опять. Но у нее энергия богатая, с помощью которой она работала. А теперь, видать, у нее много разных... Я поняла, что она очень развивается. У нее разные методы лечения. Katrā cilvēkā eksistē energoinformatīvā sistēma, kur veido čakras un meridiāni jeb kanāli. Cilvēka veselība ir atkarīga no čakru atvērtības. Stela sev uzskata par instrumentu, ar kur tiek atvērtas čakras un cilvēks tiek dziedināts. Kādreiz, kad es runāju ar skolotāju profesoru Pakdživuku, un viņš arī stāstīja tā, viņš visai auditorijai arī teica, un lielākā daļa bija medici, viņš teica tā, pamaz zināt tikai tehniku, tā kā eksistē tehnika, kura punkta ielikt, ja? Jābūt arī saistībā ar garu. Nu, daži saprot to, tāpēc, ka cilvēki ir ļoti reāli. Daži līdz šim nesaprot un izpildā tikai tehniski visu to. Bet rezultāts var būt pozitīvi tikai tād, ka tu ies iekšā un kontaktā ar garu,
ar garu, tas nozīmē, manim tas nozīmē, ar dievišķu enerģiju. Es arī tad, kad strādāju, es vienmēr iekšā lūdzu par šo cilvēku. Очень благодарна. Хорошо, Илюша. Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Ты хорошо. Хорошо. Все, договорились. Созвонимся, я вам позвоню и черкну, да, как вы себя чувствуете. До свидания. Jūs nu pat redzējāt, kā Stela ar vieglu dūmiņu, mazu sēkliņu un magnētiņu palīdzību veica brīnumu. Kas ir Stelas noslēpumi, vai tos var katrs iemācīties un vai tas ir tik vienkārši? Stela aizvien atrod jaunus veidus, kā palīdzēt cilvēkiem saskatīt to, ko cilvēka acis nevar redzēt. Tagad viņi ir izveidojusi kalendāru, kas saucas Apokalipse 2012. gadam. Tā pamatā ir kosmiskā ģeometrija. Ar sakrālo formu palīdzību Stela spēj dziedināt, pasargāt un arī uzmundrināt. Ja mēs runājam par 12. gadu, es gatavoju tagad kalendāru 12. gadam. Katram mēnesim būs konkrēta grafiska struktūra. Zem tās grafiskas struktūras būs apraksts, kā ar viņu rīkoties. Tāpēc, ka var strādāt ar cilvēku ar vārdiem, var strādāt ar cilvēku ar visādām instrumentāriem, ko jūs šeit tagad redzējat, var strādāt ar formām. Un tieši šeit ir geometriskas formas, kuri piepildīti ar svētu garu, piepildīti ar dievišķu enerģiju. Un šis kalendārs, viņš nesīs katrai ģimenei mieru, laimi, mīlestību. Un man ļoti gribējās, lai no tā kalendāra mūsu cilvēki paliek labāk.